Kā tu domā, vai mums pietiks ar 6 pavadieniem, lai atminētu Latvijā atpazīstamu personu? Mums noteikti. Nē. Nu jau. Līdz šim jums ir gājis labi. Arī šoreiz jūs priekšā gaida 6 dažādi pavadieni, un pēc katra jums jāizdara savs personas minējums. Kamēr tu skatītāja personas siluetā varēsi lūkoties visas epizodes garumā, Lotai un Valteram tas atklāsies tikai pirms pēdējā pavadiena. Šodien priekšā liels jautājums. Kurš tik ļoti no jums slēpjas? Sākam ar pirmo pavadienu. Varbūt, ja mēs uzdotu, ko šis cilvēks darītu... Ja nedarītu to, ko viņš dara? Nē, ko mums uzdos? Jā. Taisnība. Es domāju drīzāk, kas viņa profesijā būtu augstākais sasniegums. Hello. Ģēnijs. Kas tavā profesijā būtu lielākais sasniegums? Vislielākais sasniegums manā profesijā būtu droši vien uztaisīt vienu lietu, kas maina katra skatītāja dzīvi. Tev arī izklausies pēc vīrieša? Man izklausies pēc vīrieša. Es vienmēr noklausos, un man pilnīgi izdzēš failu smadzenes pēc tam, kad es noklausos, ko viņš teica. Un viņam ir tās TikTok smadzenes. Es domāju par filmām, režijā. Jā. Tu domā to pašu, ko es domāju? Jānis Streičs. Pirmā doma man bija zilbalodis. Īstenībā, jā. Jā. Matīs Kaža. Matīs Kaža ir ļoti labs minējums. Man patīk Matīs Kaža. Mans minējums, ka tas ir Matīs Kaža. Es teikšu Gins zilbalodis. Matīs Kaža ir absolūta mašīna. Cilvēks strādā, es gribētu, lai viņš bišķiņ atpūšas. Tehnoloģiju progress ir sasniedzis virsotni, lai mūsu slepenā persona mākslīgajam intelektam pajautātu šo. 3 jautājumi mākslīgajam intelektam. Es vienkārši atcerējos, kad es netīšām savā darba čatā ieliku. Kā atbildēt uz darba piedāvājumu? Uz jauna darba piedāvājumu. Es vienkārši mēģinu validēt savas emocijas, un man ir tā, vai ir ok, kad es jūtos šādi, pēc tam, kad kāds man pateica šo? Un tad čatām vienmēr tāds, jā. Šis ir ļoti bīstam. Valders ceļā uz AI psihozi. Atrodi man 8 psiholoģiskas traumas atbrīvošanas vingrinājums ar avotiem un saitēm. Wow. Vai šis cilvēks ir psihologs? Varbūt šis cilvēks satraucas. Es ceru, ka šis cilvēks nav psihologs, jo es nezinu, vai es uzticētos psihologam, kurš prasītu mākslīgajam intelektam. Labi, ja cilvēks Latvijā nopelna iztērē 18,000 neto pēc nodokļu nomaksas, kurā vietā viņš ir pēc pasaules bagātāko iedzīvotāju skalas? Ja šis cilvēks lamājas runājot, komunicējot ar mākslīgo intelektu, tātad mākslīgais intelekts ir novedis šo cilvēku jau līdz tādam izmisumam un nav atbildējis. Tas ir diezgan precīzi, jā. Man nereāli izbasīt citreiz runāt ar mākslīgo intelektu, viņš ir tik stulbs. Es nevaru vairs izturēt. Es jums pēdējā reize, kad es tev jautāšu. 10 mēnešu vecam kaķēnam patīk nokost kartona kastes gabalus. Šim cilvēkam ir kaķis. 95% kodumu viņš izspļauja, bet dažreiz tos norīja. Vai tas ir droši, vai tas var izraisīt aizprostojumu apendicītām? Šim cilvēkam ir mazs kaķēns, kas vispār ļoti labi saietu kopā ar Gintu zilbalodi. Jā. Tā ir kaķiem. Jā. Pagaid, bet viņam ir? Jā. Ko pēc šī būsiet izsecinājuši? Mans minējums ir Gins zilbalodis. Mans minējums ir Matīs Kaža. Es īstenībā tagad mainīšu uz Matīs Kažu. Ko tu runā? Jūs neko nemainiet, jūs sakat to pašu. Te 2 vienīgie cilvēki, ko es zinu. Nākamajā pavadienā no 3 dažādu jautājumu iespējām jums ir jāizvēlas viens, ko jautāt mistēriskajai personai. Izvēlies jebkuru cilvēku, ar kuru kopā vakariņot. Nosauc savus 3.
Nosauc savus 3 sarkanos karogus. Kā tu iztērētu savus pēdējos 10 eiro? Nosauc savus 3 karogus. Man patīk tas. Tiešām? Man šķiet, ka no 3 sarkanajiem karogiem, kuru cilvēks apzināti pastāsta par sevi, var daudz ko saprast. Mūsu jautājums ir, nosauc savus 3 sarkanos karogus. Man 3 sarkanie karogi ir tas, ka es esmu diezgan bieži vien egocentrisks un uz sevi tendēts. Numur 2 man sarkanais karogs ir tas, ka es bieži vien komunicēju pārāk tieši un brutāli, tīpaši ar saviem tuvajiem. Un tikai 3 man ir pilna kauda ar tiem sarkaniem karogiem. 3. būtu, ka es, kad es jūtos slikti un nedroši, es bieži vien izolējos un noslēdzos. Un līdz ar to man ir grūti arī bieži vien darīt savu darbu tādēļ. Oh my God! Man ļoti patika, ka mēs izvēlējāmies šo, jo Jā? daudz informācijas. Ok. Pirmkārt, Pastāsti. runas maniera. Tas ir vīrietis. Tas noteikti ir vīrietis. Ko? Kā? Tāpēc, ka es tev tā saku, un tev vienkārši man ir jāklausa. Okay. Man šķita ļoti interesanti, cik daudz, nevis pareizīti vārdi, bet tiek izmantots arī, man liekas. Zini, par ko es aizdomājos, ka tas varētu būt cilvēks, kurš kaut ko arī dara sociālajos medijos, jo viņš varētu sevi izmontēt, vai samontēt, vai kā tā. Jā. Man patika, ka šis cilvēks minēja par to darbu, ka tas dažreiz, tāpēc, ka viņš sevi izolē, tas nozīmē, ka viņam tomēr ir jābūt starp cilvēkiem un sabiedrībā, bet dažreiz viņš kā negrib īsti to darīt. Un es viņu ļoti labi saprotu, tāpēc, ka man tā ir arī ļoti bieži. Kāds būs jūsu minējums? Mans minējums ir Niklaus Mičels. Jo man šķiet, ka tas ir satura veidotājs. Tiešām? Tu esi vienkārši nepārspējami. Nav šeit Valteram, bet vai Lotte vienmēr ir labāk šajā raidījumā? Mans minējums ir jebkas, kas ir Lottes minējums. Mans minējums ir arī Niklaus Mičels. 4 pilnīgi dažādas iespējas, un personai tās jāsarindo skalā no nevēlos līdz vēlos. Ko tas pateiks par viņu? Randiņš ar Sydney Sweeney. Jā, tu Strausa. Pārstāvēt Latviju Eirovīzijā, stabils darbs no 9 līdz 5. Es domāju, ka Niklaus noteikti gribētu iet uz randiņu ar Sydney Sweeney. Niklaus noteikti negribētu pārstāvēt Latviju Eirovīzijā. Es teiktu, ka viņš gribētu. Man liekas, viņam patīk tādi random side quest. Īstenībā jā, varbūt. Viņš gribētu uz skatuves repot, piemēram. Jā, tu Strausa, viņš to izdarītu video dēļ. Jā. Stabils darbs no 9 līdz 5, tas būtu pēdējais. Ja tas ir satura veidotājs vai kaut kas uz to, ko es domāju, man šķiet, ka tas stabils darbs no 9 līdz 5 būtu pēdējais. Jā. Skatāmies, kā šo ir sarindojis mūsu viesis. Bet kāpēc Sydney Sweeney ir otrā? Varbūt šim cilvēkam ir draudzene. Vai... Nē! Un šis cilvēks respektē savu draudzeni un nevēlas. Man liekas, mums nebūtu nekā kopīga ar Sydney Sweeney. Un par to Strausu es tiešām iedomājos, ka šis cilvēks atkal to izdara video dēļ, piemēram. Jā. Un es biju pārliecināta par to darbu, ka tas būs pēdējā vietā. Jā, man īstenībā liekas, ka Eirovīzija nodeva mums atkritīja daudz variantus, jo man liekas, ka režisori nebūtu to likuši pirmie. Tas noteikti ir kāds satura veidotājs, kas piedurās daudz. Kā sauc to čāli? Kam? Viņam nesen bija tā kā ČP ar kaut kādām valsts iestādēm, jo viņš uztaisīja joku video par propagandu. Vai tu domā Kristapu? Kristaps Bičs? Jā. Viņi tagad vispār ar Rihardu Sniegu nebija kaut kur ārzemēs. Kas ir Rihards Sniegs? Es iešu, mana izvēle ir Kristaps Bičs. Zini ko, es palikšu pie Niklāva un es gribu redzēt nākamo pavadienu. Tā būs mana stratēģija.
Nu jums ir lieliska iespēja ielūkoties personas telefona galerijā. Diena caur bildēm. Viņam ir bērns. Vai viņš ir bērns? Kaķis in question. Kaķītis. Kabatas saturs. Šīm cilvēkiem Ozempic? ir lielas kabatas. Atslēgas, C vitamīns. Kas tas ir? Glukoze? Nē, bet tas... Māksla. Dramatika. Perfekcionisms. Tas ir saturveidotājs. Oh my god. Parūkas. Oh my god, wigs! Tas ir bitch! Viņam vienmēr ir. Stop. Nē. Viņš ir no viduslaikiem? Kāpēc tu izvēlētos šādu? Viņš ēd, kas bija palicis uz grīdas. Viņš ēd to, ko kaķis izvēl. Viņš ar kaķi šēroja. Viņam ir kopīgs trauks. Ok, I'm sorry, bet es pateikšu kaut ko tādu, tikai vīrietis varētu apēst. Visi cilvēki ēda kāpostu zupu. Tas bija pirms ēšanas vai pēc? Tas viņš jau vienreiz bija apēsts. Nikolām nav kaķis. Bet tā... Jā, es pieminēju Rihardu Sniegu, Roberts Silavs. Viņi abi divi arī ikonas. Jā, Silavam arī ir ļoti daudz video ar parūkām īstenībā. Viņiem visiem. Okay, nē. Cilvēks noteikti nav food blogeris. Jūs neko nezināt no ēdiena. Un ko jūs ēdat? Kaut kādas želē konfektes un uzdzerat bubble tea? Gen Z. Kurš tad jūsuprāt būs šī ēdiena cienītājs? Mans minējums ir Roberts Silavs. Es palieku pie Kristapa Biča. Laiks pirmo un vienīgo reizi jums atklāt siluetu. Skatieties un klausieties uzmanīgi. What's up? Vispār viņiem visiem trim ir kaķi. Es nezinu. Viņš nepateica nē. Man šķiet, ka šis ir Roberts Silavs. Tad laiks pārliecināties ar pēdējo jautājumu. Brīvais jautājums! Zings mums ir jāprasa viņam. Nu. Vai viņš ir strādājis Latvijas rādio? Jo Silavs ir strādājis Latvijas rādio. Varbūt ir kaut kas interesantāks, ko mēs varētu nedaudz vairāk uzzināt. Kas ir tavs zināmākais video? Online? Tu jautāsi? Jautā to. Mūsu brīvais jautājums ir apraksti savu skatītāko video internetā. Droši vien skatītākais mans video ir, kur es esmu divatā ar vēl vienu citu puisi, kuram nav matu. Un viņš velk dažādas parūkas, dzied zobu pasta stūbiņā tai starpā. Vēl visādas lietas tur notiek, arī sviests ir iesaistīts. Bet ja tas ir divatā, tad tam ir Vai šis ir spicy saturs? Kurā platformā? Jā, tas tieši tā, kā tas izklausās. Okay, tu Divi zini? cilvēki, Rihards Sniegs un Roberts Silavs. Es esmu tā kā jā. 100% pārliecināta. Jā, jo Robertam Silavam viņam ļoti daudz estētikas ir tādas krāsas. Viņš arī velk daudz sarkanu, un tur bija daudz sarkanas. Valter, man šķiet, ka tu vienkārši atceries kaut ko, un tad tu pieliec, jā, Roberts tieši to dara. Jā, Roberts tieši velk sarkanu un zilas zeķus. Tas ir reāli Roberts. Roberts ir vienīgais cilvēks Latvijā, kas ir sarkans zeķis. Roberts ir vienīgais cilvēks Latvijā, kurš to ēst. To gan es viņam varu apstiprināt. Es iešu priekšā sadošības. Izsakiet savu gala minējumu. Mans gala minējums ir Roberts Silavs. Un man arī nav citu minējumu kā Roberts Silavs. Cik koši pavadieni, tikpat koša personība.
Laiks to atklāt. Tas ir Roberts Silavs, satura veidotājs, kurš plašu atpazīstamību ir ieguvis veidojot humoru pilnus video. Easy Šī peasy. cepure ir... Es teicu, ka sarkanu velk. Ok, nu tu zināji vairāk nekā es. Kas ir ar to ēdienu? Jā. Pastāsti Pirmkārt, lūdzu. man šķiet, ka jūs atlaidīs no šī raidījuma, tāpēc, ka viss crew, visa komanda ir manā pusē. Kāpostu zupa ir labākā zupa. Mans tētis taisa izcili kāpostu zupu. Viņš ir kāpostu zupas meistars. Jums vajadzētu paēst kaut kādu īstu ēdienu, nevis tikai burbuļu tēju. Un ko jūs tur Gen Z vēl dzerat uz Empiku? Es nezinu. Varbūt apēdiet kaut ko īstu ēdienu. Kāpēc zupa? Ar foršu gaļiņu, kalnu krīt nos. Tu bieži izmanto mākslīgo intelektu? Nu, ikdienā. Es vienā brīdī riktīgi pieslēdzos, lai saprastu, kas ar to notiek. Un pēdējā laikā daudz mazāk. Un starp citu, tev jāuzmanās iespējams jāuzmanās no tās mākslīgā intelekta izraisītās psihozes potenciāli. Jo tu teici, tu viņam uzdod jautājumus, lai validētu savas sajūtas, ko viņš vienmēr darīs. Viņš vienmēr teiks, jā, tev taisnība, tas ir tiešām šausmīgi. Kas bija ar to populārāko video? Tas ir video ar Donu, starp citu, kad viņš uzvarēja Supernovā. Tad mēs ar Donu uztaisījām 2 video, un tie ir droši vien pēc skatījumiem visās platformās populārākie. Jā, tāpēc es teicu, tas nebija Kristaps Bičs. Tas bija Dons, un tad viņš nesēja tas parūks, viņš dziedāja savu dziesmu, es taisīju viņam to Eirovīzijas priekšnesu. Jā, es tieši gribēju teikt, tas ir, ko es gribēju pajautāt, tu jau gribēji piedalīties. Vispār tev bija ļoti labas idejas, kā piedalīties Eirovīzijā ar tām parūkām. Jā, un tad mēs otrajā daļā smērējām viņam sviestu uz galvas. Ak, es atceros šo, un tur bija projekts. Viņš spīd, jā, lai tā galva spīd. Paldies tev, ko tu dari Latvijas labā, Jā. ar savu radošumu, kreativitāti. Lotte un Valter, uzvara ir jūsu. Un kā veicās tev? Raksti komentārā. Tiekamies jau nākamnedēļ, iespējams sarežģītākajā uzdevumā līdz šim. Nav sociāli tīkli vispār. Tam būs nepieciešams pat trešās personas palīgspēks. Lidijas kundze. Ļoti slavena sociālos tīklos. Jā, Vai tad? jā. Jā. Mēs bijām tie lielie eksperti, un tagad man nav vispār tāds sajūta, ka mēs esam.